Sveiki, Liepkalnē. Tātad, kas nezina, esmu pie Gunta Enika, kurš ilgus gadus īstenībā organizē mums pietiekoši kvalitatīvas, skaistas sacensības skijoringā, un arī šogad viens no posmiem ir uzticēts taisīt trasi Guntim. Vai Gunti kopā ar Šutku? Noteikti, kā jau visas sezonas, kā katru gadu. Jā, viņš es saprotu, mums viens no vecākajiem braucējiem, vecmeistariem, ne, kas ir braucis vēl skijoringu. Tieši tā arī ir. Kā bija Šutkam pareiz vārds? Es jau tagad Kā viņam bija? Šutka Paulis. Šutka Paulis taisīs jums trasi. Un kas būs šogad trasē? Kas savādāks vai labāks, sliktāks? Pastāst mums bišķītiņ, lai mēs zinām, un kas vispār notiek. Vai moš gatavi ir jau? Moš jābrauc jau gonki? Pirmkārt, es gribu apsveikt visus skijoringa sportistus un līdzjutējus ar to, ka Latvijā ir iestājusies ziema. Un tas nozīmē, ka skijorings noteikti būs. Jā. Ja runājot par Liepkalnes trasi, Liepkalnes trase ir iezīmēta, jā, sagatavota. Vēl šodien braukt par viņu nevar noteikti. Jā, jo laika apstākļi ir tādi, bet mums salas ir ātrāk nekā citus gadus. Un trase noteikti būs gatava uz, teiksim, janvāra vidu, kad arī tas posms būs Liepkalnē paredzēts. Jā. Super. Kas tieši trasē būs savādāk? Trase būs, principā tāda pati kā pagājušajā gadā, bet mēs centīsimies šogad viņu padarīt raitāku. Nedaudz līkumi nebūs tik asi, būs tādi lēzenāki, lai sportistiem būtu lielāks ātrums un interesantāka braukšana. Tad jau tu uztaisīs tā kā biķerniekos, ne? Nē. Bet tikpat līdzeni vai ne? Nebūs, trases pamats būs līdzenis, jā, bet trase būs paugurainā. Kalni būs iekšā? Kalni būs iekšā noteikti. Jā. Tā kā vēl par trasi runājot, starta vieta noteikti būs nedaudz garāka un plašāka, lai, teiksim, attīstītu lielāku ātrumu, un pirmais līkums būs lēzenāks, lai nerastos korķis pirmajā līkumā un sportisti netraumētos. Jā. Klau, tātad jautājums vēl tāds par šo te pasākumu. Es saprotu, ka tu jau ilgus gadus tomēr rīko. Tev ir baigā pieredze tanī. It kā ir, jā. Es domāju, ka tuvojās jau 20 gadi būs, kā Liepkalnē notiek katru gadu skijoringa sacensības. Jā, un tu saki vienkārši, veči kur ir pļava jau var teikt gatava, bet vēl es virsū nebraukšu un uztaisīšu jums tieši tā kā vajag. Būs tā kā vajag. Tieši tā. Trase būs kā vajag, jo katru gadu it kā Liepkalnē trase nekad nav bijusi slikta, vismaz tādas ir sportistu atsauksmes, un es domāju, ka šogad viņa nebūs noteikti sliktāka, viņa būs vēl labāka nekā visus iepriekšējos gadus. Tad es saprotu, ka mēs izdarīsim. Tas ir jūs izdarīsiet, un visu kopā mēs izdarīsim. Noteikti izdarīsim. Klau, bet atkal viens jautājums. Es tāds ar jautājumiem bagāts šodien. Kas tevi motivē uz šito te? Vai tad baigais piķis laikam nāk no tā visa, ko tu tur laikam tā uzvāries un tā var atraut vaļā, kad es nezinu, visu gadu pēc tam var dzīvot, ko? Nē, tā nav taisnība. Tā nav nauda, kā tas ir? Kāpēc tev jātais tas? Es taisu, jo man interesē un aizrauj kopš bērnības jau motorsports. Es gan pats neesmu skijoringā braucis. Nekad? Nekad neesmu braucis, ne. Skolas gados nedaudz zelta mopēdu, bet ļoti maz. Bet par skijoringu esmu interesējies jau un kā skatītājs un līdzjutējs jau kopš padomju laikiem, kopš bērnības. Jā. Un tā turpinās mana interese un kaut kāda līdzdalība skijoringa sacensībās Latvijā. Jā, Klau, kas šogad tevi varbūt kādi pabalstītāji, atbalstītāji, palīgi, izpalīgi, kā tev šogad, taču neies viens pats tur rubīt, ir kāds, kas arī palīdz, vai ne? Palīgs ir vecmeistars Šutka Paulis, kas arī katru gadu tieši trasi iezīmē un par trases kvalitāti viņš rūpējās un viņš atbild.
Tad zini, Pauli, ja kas, visi pie tevis. Guntis to piķi saņem, to lielo naudu, ko tur viņš saņem. Vēl kāds ir no pagasta vai kā? Atbalstītājs ir arī atbalsta, vairāk gan morāli atbalsta Ērgļu novada pašvaldība un Sausnejas pagasta pārvalde. Tas arī vajadzīgs? Arī morālais atbalsts ir vajadzīgs jebkurā lietā, un atbalstītāji ir arī biogāzes rūpnīca, tieši arī uz kuru zemes atrodas Liepkalnas trase, tā ir Konātus bioenerģija. Paldies viņiem. Jā, rekā atbalstītāji mums ir, sniegs mums ir, viss pamazām tiek sasalts, trase ir iezīmēta, tad šī gadā jau noteikti ne. Šī gadā 12. gadā ne. Savartāt, tātad 13. gadā pilnīgi noteikti tiekamies kur? Liepkalnē. Liepkalnē. Paldies.